Jā. Atbilde ir jā. Vai mums ir pietiekami dusmīgi skolotāji, vai mēs paši esam pietiekami dusmīgi vecāki un bērni? Atbilde ir viennozīmīgi jā, jo to esmu izjutusi uz saviem pleciem, esmu izjutusi pati, kā dusmas, arī tad, kad pie manis nāk ar dusmām, un es turpinu tās dusmas laist un čenelēt tālāk, un tas ir pilnīgi nevajadzīgi gan savai veselībai, gan apkārtējo veselībai un vidē, ko mēs radām. Tāpēc ne dusmām, un kā mēs viņus varam mainīt, kā mēs varam beigt dusmoties, būt pūcītēm, jo man vīrs arī ir teicis, pūcīt atkal, nomierināties, pēlpot, un pats svarīgākais pateikt, jā, es priecāšos par šo kļūdu, es priecāšos par šo informāciju, jo tā ir kļūdaini, jo viņi nāk ar dusmām, un mācīties no tā, jo patiesībā mēs ar dusmām neko nepanākam, mēs tikai gandējam savu veselību, jo zinām arī varam saslimt. Kāpēc to darīt? Tas ir ieradums, tas ir ļoti slikts ieradums, kas kaitē mentāli, garīgi, fiziski, un apstāties un papriecāties un būt iespēja mācīties no šīm situācijām, izskatīt viņas pēc tam ar vēsu prātu, iespējams ir jānoskaita 3, 2, 1, jāievelk elpa, un tad jau risināt šīs iespējas, jo dzīve ir pilna negaidīt iespēju, un risinam viņas un priecājamies.